Gandrīz puse no mazajiem un vidējiem uzņēmumiem jau pēc gada pārtrauca savu darbību, atklāja Nordea bankas pārstāve Kristīna Lomanovska, piebilstot, ka nereti jaunie uzņēmēji neapzinās visus riskus. Lai palīdzētu iegūt nepieciešamās zināšanas, Nordea biznesa skola atklāja 3. mācību sezonu. Parasti tas ir kļūda ar to, ka mēs kaut kur investējam pārāk daudz finanšu līdzekļus, nespējam atpelnīt, un tad ir slikti. Ja? Un mūsu mācība ir, kā attīstīt to biznesu ar iespējami mazākiem resursiem, lai tu iespējami mazāk riskētu, bet tiktu līdz tam savam mērķim. Kā atklāja Lomanovska, pagājušajā gadā uz bezmaksas mācību programmu bija pieteikušies 2000 cilvēku, no kuriem tika izraudzīti 50 dalībnieki. Šajā mācību sezonā, kas ilgs 6 mēnešus, lektori no 17 partneru uzņēmumiem interesantiem sniegs praktiskas zināšanas, kā realizēt savu ieceri. Sākot no biznesa modeļa veidošanas, tas nozīmē, kā pareizi šo biznesa ciklu plānot, par kādām kategorijām vispār ir jādomā, uz kādiem jautājumiem jāatbild, liekot kopā finanses, juridisko pusi, personāla vadību, pārdošanu, mārketingu un tad jau tādas jaukas lietas kā eksportēšana un finanšu piesaisti. Ja? Un visbeidzot noslēdzot ar to, kā vispār sevi pasniegt un savu ideju tā, lai tevi nopērk, tas ir tas spektrs, ko mēs piedāvājam. Andrito kafijas grauzdētavas dibinātājs Andris Patkevičs atklāja, ka biznesa skola devusi ne tikai zināšanas, bet arī iedrošinājumu. Viņi iecer atvērt kafijas grauzdētavu vainagojusies panākumiem. Lai gan pašreiz uzņēmums savu produkciju piedāvā tikai vietējam tirgum, tiek domāts arī par eksporta iespējām. Kafijas grauzdēšana kā nodarbošanās man interesē jau pirms tam krietni, kādus gadus vēl 2-3 atpakaļ. Un Nordea biznesa skola varbūt bija tā vieta, kur man daudzas lietas sakārtojas galvā, kas priekš tā ir vajadzīgs, ja, jo kafiju mēs nevaram tikai caur savu biznesu tikai runāt par foršu kafiju, cik tas ir skaisti, cik tas ir labi un tā tālāk. Tomēr visam pamatā ir biznesa un tas ir ļoti nopietni. Un Nordea biznesa skola pilnīgi noteikti bija tā, kas man palīdzēja sakārtot daudz, kā man labāk, veiksmīgāk uzsākt visu, pareizāk uzsākt, lai man nevajadzētu kļūdīties. Biznesa skolas absolvents Haralds Salmiņš atklāja, ka iegūtās praktiskās zināšanas esot ļoti palīdzējušas. Iespējams, ka jau šī gada nogalē Latvijas tirgū nonāks viņa izlolotā ideja biznesa galda spēle Oligo, ko varēs spēlēt arī internetā. Mēs esam iztestējuši vairāk kā 100 testu spēles un bija piedalījušies vairāk kā 300 jau dalībnieki. Un viena no pēdējiem dalībniekiem, kur bija māmiņa ar 3 bērniem, 2 bija savu bērnu, kur bija vecumā no 8 līdz 11 gadi. Mēs nospēlējām 3 stundas, un es teicu, ka droši vien jābeidz būs. Māmiņa man prasīja, cik ir laiks? Es saku, pagājuši 3 stundas, un viņi bija apbrīnojami. Es saku, kā jūs varat noturēt manas 3 bērnus no 8 līdz 11 gadiem 3 stundas pie spēles? Es mājās stundu nevaru viņus kaut kur noturēt. Tā kā tas liecina vien to, ka šī spēle būs ļoti interesanta jebkuram vecumam. Mācībām biznesa skolā var pieteikties ik viens topošais vai jaunais uzņēmējs līdz 10. novembrim.